Ādams un Ieva. Viņu vārdi skan cauri laikiem, čukstus pavadīti no kancelēm un katedrām. Zaudēta paradīze, aizliegtais auglis, kārdinājums un pārkāpums. Ādama un Ievas stāsts, kā teikts radīšanas grāmatā, ir valdzinājis un mulsinājis gadu tūkstošiem ilgi. Tas ir stāsts, kas iejausts pašos rietumu civilizācijas pamatos, veidojot mūsu izpratni par sevi, mūsu attiecībām ar dievišķo un labā un ļaunā pirmsākumiem. Daudziem īpaši fundamentālistu kristīgajās tradīcijās Ādama un Ievas stāsts nav tikai alegorija vai mīts. Tas tiek pieņemts kā burtisks vēsturisks fakts. Dievs saskaņā ar šo uzskatu radīja pirmo cilvēku Ādamu no zemes pīšļiem un ievietoja viņu paradīzes dārzā Ēdenē. Ieva, kas veidota no Ādama ribas, pievienojās viņam šajā paradīzē, kur viņi dzīvoja harmonijā ar dabu un savu radītāju. Tomēr šai svētlaimei nebija lemts ilgt. Dievs savā bezgalīgajā gudrībā aizliedza Ādamam un Ievai ēst labā un ļaunā atzīšanas koka augli, brīdinot, ka to darīt nozīmētu drošu nāvi. Pamēģiniet iztēloties šo ēdenes dārzu. Sulīgs, dzīvīgs, pārpildīts ar dzīvību. Uz zariem visdažādākie augļi, kristāldzidras upes vijas cauri smaragdzaļām pļavām. Šajā paradīzē Dievs ievieto Ādamu. Viņam tiek dota vara pār visu, ko viņš redz. Tomēr šajā pārpilnībā viens koks ir aizliegts. Labā un ļaunā atzīšanas koks. Kāpēc varētu jautāt novietot tādu kārdinājumu rokas stiepiena attālumā? Dievs savā viszinībā noteikti zināja iznākumu. Viņš zināja, ka Ādamu un vēlāk Ievu piesaistīs tā valdzinājums. Vai tas bija pārbaudījums? Vai nežēlīgs joks, kas izspēlēts ar viņa radībām? Vai arī tas bija kaut kas pavisam cits? Apzināta rīcība ar tālējošām sekām. Šeit čūska bieži attēlota kā viltīgs krāpnieks, ļaunuma iemiesojums. Tā tuvojas Ievai, iesaistot viņu sarunā par aizliegto augli. Vai Dievs tiešām teica, ka jums nedrīkst ēst no neviena koka dārzā? Viņa jautā, tās balsī skanot kā zīda čukstam. Ieva nevainīgi un neapzinoties atbild, ka viņiem ir brīvība ēst no jebkura koka. Izņemot vienu. Čūska to izmanto apšaubot Dieva motīvus. Jūs noteikti nenomirsiet, tā viņai apliecina. Jo Dievs zina, ka, kad jūs to ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinot labu un ļaunu. Šeit čūska iesēja šaubu sēklu. Viņa apšauba paša Dieva pavēles būtību, liekot domāt par kontroles, nevis mīlestības motīvu. Ieva, ko ietekmējuši čūskas vārdi un augļa pievilcība, tā iekožas auglī. Viņa to dala ar Ādamu, kurš ir kopā ar viņu. Tajā brīdī viņu acis atveras. Viņa apzinās savu kailumu un viņus pārņem kauns. Viņi slēpjas no Dieva, viņu nevainība ir zudusi. Dievs dusmās un sarūktinājumā stājas pretī Ādamam un Ievai. Viņš nolāda čūsku, nosodot to rāpot uz vēdera. Ieva tiek nolādēta ar sāpēm dzemdībās un pakļaušanos savam vīram. Ādams savukārt tiek nolemts smagi strādāt, lai nopelnītu sev iztiku. Paradīze ir zaudēta. Nepaklausības sekas, saskaņā ar burtisko interpretāciju, ir katastrofālas un ilgstošas. Apdomāsim šī pārkāpuma būtību, šo sākotnējo grēku, kas met tik garu ēnu pār cilvēci. Ādams un Ieva uzdrošinājās meklēt zināšanas, baudīt augli, kas solīja izpratni par labu un ļaunu. Vai tad zināšanas ir grēcīgas pēc būtības? Vai gudrības meklējumi ir pretrunā ar Dieva gribu? Šis priekšstats šķiet pretrunā ar pašu mīlošu un labvēlīgu radītāju jēdzienu. Dievs, kā mums teikts, ir viszinošs, visu gudrs. Tomēr viņš liedz šo pašu apgaismību savām radībām, bargi sodot tās par uzdrīkstēšanos to meklēt. Vēstījums šķiet skaidrs, paklausība pat neziņā ir vissvarīgākā. Apšaubīt, meklēt izpratni, nozīmē piesaukt dievišķās dusmas. Mums tiek piedāvāts Dievs, kurš ir gan visvarens, gan nedrošs. Visvarens, jo viņš rada visumu un visu, kas tajā atrodas. Nedrošs, jo jūtas apdraudēts no tā, ka viņa radības varētu kļūt līdzīgas viņam. Kāpēc visvarenam Dievam vajadzētu justies apdraudētam no zināšanām?
Kāpēc novietot aizliegto koku viegli sasniedzamā vietā, ja viņš kaut kādā līmenī nevēlētos, lai viņa radības no tā baudītu? Tradicionālā interpretācija rada kaprīzes dievības ainu, kas ir ātra uz dusmām un nesaudzīga savos sodos. Dievs, kurš pār visu citu pieprasa paklausību, pat ja tas maksā brīvu gribu un tieksmi pēc zināšanām. Ādama un Ievas pārkāpuma sekas sniedzas tālu aiz Ēdenes dārza robežām. Saskaņā ar šo burtisko interpretāciju, viņu grēks, šis sākotnējs grēks, tiek mantots visai cilvēcei. Mēs piedzimstam pasaulē, ko aptraipījusi viņu nepaklausība, pēc būtības kļūdaini un pelnījuši Dieva dusmas. Šis iedzimtā grēka jēdziens rada dziļus teoloģiskus un ētiskus jautājumus. Kā mēs varam būt atbildīgi par savu senču rīcību, kas izdarīta ilgi pirms mūsu dzimšanas? Vai ir taisnīgi sodīt bērnus par tēva grēkiem? Šis priekšstats šķiet fundamentāli pretrunā ar mīlošu un žēlsirdīga Dieva jēdzienu. Dieva, kurš mūs vērtē pēc mūsu pašu rīcības un sirds satura. Tradicionālais stāstījums bieži attēlo Ievu kā kārdinātāju, kuru viegli ietekmē čūskas viltība. Viņas zinātkāri un tieksme pēc zināšanām tiek attēlotas kā vājības, katalizatori cilvēces krišanai no žēlastības. Bet paskatīsimies tuvāk uz Ievas rīcību. Viņa iesaistās dialogā ar čūsku, izvērtējot tās vārdus un vērojot augli. Viņa netiek akli maldināta, bet pieņem apzinātu lēmumu, pamatojoties uz savu situācijas novērtējumu. Vai nav iespējams uzskatīt Ievas rīcību nevis par pārkāpumu, bet gan par drosmīgu soli ceļā uz apgaismību? Viņa izvēlas zināšanas, nevis aklu paklausību, pieņemot izaugsmes un izpratnes potenciālu, pat neskatoties uz lielo cenu. Varbūt Ieva nav šī stāsta ļaundare, bet gan traģiska varone, kas sodīta par uzdrīkstēšanos meklēt patiesību un apstrīdēt pastāvošo kārtību. Čūskai, ko tradicionāli uzskata par ļaunuma iemiesojumu, šajā drāmā ir izšķiroša loma. Tā ir kārdinātājs, šaubu čukstētājs, tas, kurš noved cilvēci no ceļa. Tomēr, ja mēs rūpīgi izpētīsim viņas vārdus, mēs atradīsim ziņkārīgu patiesību. Jūs noteikti nenomirsiet, viņa saka Ievai, jo Dievs zina, ka, kad jūs to ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinot labu un ļaunu. Šie vārdi izrādās patiesi. Ādams un Ieva nenomirst, apēdot augli. Viņu acis atveras un viņi iegūst zināšanas par labu un ļaunu. Šķiet, ka čūska runāja patiesību. Tas rada satraucošu jautājumu, ko tas saka par Dievu, ka čūska, kuru tradicionāli uzskata par krāpnieku, ir tā, kas runā patiesību. Jo vairāk iedziļināmies šī stāsta detaļās, jo satraucošāks tas kļūst. Mēs paliekam ar Dievu, kurš, neskatoties uz savu viszinību un visvarenību, rada scenāriju, kam lemts izvērsties noteiktā veidā. Viņš novieto zināšanu koku viegli sasniedzamā vietā, labi zinot, ka Ādams un Ieva tiks kārdināti. Viņš brīdina viņus par sekām, kas nepiepildās, vismaz ne tā, kā viņiem liek domāt. Vai ir iespējams, ka viss šis scenārijs, sākot no Ādama un Ievas radīšanas līdz viņu padzīšanai no Ēdenes, bija apzināts Dieva plāns? Vai tas bija pārbaudījums, kas bija paredzēts, lai panāktu konkrētu rezultātu, līdzeklis mērķa sasniegšanai? Un ja tā, ko tas saka par brīvās gribas būtību? Vai Ādamam un Ievai tiešām bija brīva izvēle, vai arī viņu rīcību iepriekš noteica Dievs, kurš jau bija uzrakstījis scenāriju? Jo vairāk mēs pētām Ēdenes dārza stāstījumu, jo vairāk Dieva rīcība atgādina leļu meistara, nevis mīloša tēva rīcību. Viņš iekārto skatuvi, iepazīstina ar varoņiem un pat nodrošina scenāriju. Ādams un Ieva, tikko radīti nevainīgi un naivi, tiek ievietoti šajā kosmiskajā lugā bez viņu piekrišanas. Viņi būtībā ir lelles, kas dejo pēc melodijas, ko orķestrē augstāks spēks. Dievs ar savu priekšzināšanu precīzi zina, kā stāsts izvērtīsies. Viņš zina, ka Ādams un Ieva padosies kārdinājumam, tomēr viņš pieļauj, ka tas notiek. Nevar nepajautāt, kāds ir šādas šarādes mērķis. Ja rezultāts ir iepriekš noteikts, kāda jēga no brīvās gribas?
Vai tā ir tikai ilūzija, nežēlīgs joks, kas izspēlēts ar cilvēci, lai attaisnotu sodu par iepriekš noteiktu rīcību? Sodība, kas piespriesta Ādamam un Ievai, šķiet nesamērīga ar viņu pārkāpumu. Viņi tiek padzīti no paradīzes, nolemti smaga darba un ciešanu dzīvē. Bet postošākās sekas iespējams ir apziņas lāsts. Viņi apzinās savu kailumu, piedzīvo kaunu un bailes, un viņus nomāca labā un ļaunā atziņa. Šī jauniegūtā apziņa, nebūdama svētība, kļūst par satraukumu un ciešanu avotu. Tas viņus atdala no dabas pasaules, radot atsvešinātības un eksistenciālu baiļu sajūtu. Varētu apgalvot, ka šis ir patiesais krišanas mantojums, nevis grēks un nolādējums, bet gan pašapziņas nasta, mūsu pašu mirstības apzināšanās un pasaules sarežģītība, ko vairs nepiedzīvo ar svētlaimīgās neziņas nevainīgajām acīm. Ādama un Ievas stāsts, skatoties caur kritisku prizmu, apšauba pašus ticības pamatus. Tas liek apšaubīt Dieva būtību, brīvās gribas pamatotību un zināšanu meklēšanas sekas. Ja Dievs ir viszinošs un visu mīlošs, kāpēc radīt scenāriju, kam lemts beigties ar ciešanām? Ja brīva griba ir dāvana, kāpēc sodīt tos, kas to īsteno, pat ja viņu izvēle tiek uzskatīta par nepareizu? Tradicionālā interpretācija šķiet vairāk norūpējusies par varas un kontroles saglabāšanu, nevis patiesas izpratnes un garīgās izaugsmes veicināšanu. Tas veicina aklu paklausību, nevis kritisko domāšanu, nostiprinot dogmu, kas nāk par labu ticības institūcijām, nevis individuālajam meklētājam. Ādama un Ievas stāsts, līdzīgi kā laika gaitā nogludināts akmens straujā straumē, ir apliecinājums mūsu tieksmei pēc mītiem un ticības sarežģītības. Tas ir stāsts, kas tiek stāstīts un pārstāstīts katrai paudzei, atrodot jaunu nozīmi tā senajos vārdos. Bet kas notiek, ja mēs uzdrošināmies pacelt tradīciju plīvuru, aplūkot stāstu nevis caur dogmas prizmu, bet gan ar skaidru kritiskās domāšanas skatienu? Rodas daudz niansētāks un, uzdrīkstos teikt, satraucošāks stāstījums nekā tas, kas bieži tiek pasniegts svētdienas sprediķos. Mēs atrodam Dievu, kurš šķiet mazāk norūpējies par mīlestību un līdzjūtību, bet vairāk par paklausību un kontroli. Mēs sastopamies ar stāstu, kas rada vairāk jautājumu nekā atbilžu, liekot mums cīnīties ar brīvās gribas būtību, zināšanu cenu un pašu labā un ļaunā būtību. Varbūt galu galā šī senā stāsta patiesā vērtība slēpjas nevis aklā pieņemšanā, bet gan jautājumos, ko tas raisa. Jo tieši apšaubot, meklējot, cīnoties ar savas eksistences sarežģītību, mēs patiesi sākam izprast sevi un visumu ap mums. Un kas zina, varbūt klusos apceres brīžos, kad ļaujam sev šaubīties, brīnīties, izzināt ārpus mums dotās gudrības robežām, mēs varētu atrast patiesību, kas rezonē daudz dziļāk patiesību, kas uzrunā pašu mūsu būtības kodolu.